Tātad mums ir noslēgusies pati printēšana. Mēs redzam, ka uz printera viņš rāda, ka mūsu darbiņš ir pabeigts. Ja? Tātad mēs ņemam šobrīd kārtridžu, ja? Un attiecīgi mēs atveram vaļā, lai redzētu, cik veiksmīgs ir mūsu prints. Un lūk, šeit ir mūsu kronis, mūsu molārs. Pagaidām viņš izskatās šāds, jo ir vēl liekais materiāls viņam riņķī, bet to mēs visu smuki iztīrīsim, izmantojot vienkārši alkohola salvetes. Ja? Un lieko rezīnu mēs noņemsim nost. Attiecīgi tagad mēs vienkārši ar mitru salveti, tik cik mēs varam, lieko mēs noņemam nost. Un procesā mēs viņu arī vienkārši noceļam no pašas šīs mazās printējumās platformas. Un tas ļoti viegli izdarāms. Šo mēs varam likt atpakaļ. Tas mums vairs nebūs vajadzīgs. Ja? Bet attiecīgi šo vienkārši viegli noņemam nost šo te lieko. Varam vēl ar rotiņu no iekšpuses vēl paņemt nost. Ja? Un notīram. Tad, kad tas ir izdarīts, tad mēs arī viegli ņemam no šos te konektorus, ja? Izmantojot vienkārši roku spēku. Lūk, tas ir izdarīts, mums ir jau skaists molārs, ja? Ļoti skaists. Attiecīgi var izmantot gaisu un nopūst. Ko mēs darīsim? Mēs tagad uzliksim šajā posmā, tātad, ja ir nepieciešams kaut ko individualizēt, nu, piemēram, iezīmēt fisūras, iezīmēt griezēju šķautnes vai paugurus, padarīt viņus, teiksim, mazliet caurspīdīgāks. Respektīvi, jebko pie kakliņiem var tur mazliet iekrāsot viņu noteikti kaut kādu pigmentu, lai viņš labāk integrējās mutes dobumā, tad attiecīgi šis ir tas posms, kad jūs to darīsiet. Es šajā gadījumā mani pilnībā apmierinu, līdz ar ko es vienkārši uzlikšu glazūru kārtu viņam virsū.